Ja kāds ielaužās mājā, es viņu varu nošaut? Jurij? Jā. Kādās situācijās cilvēkam visbiežāk būtu jāuztraucās par to, ka viņa īpašums tiks aplaupīts? Visbiežāk aplaupa privātmājās un dzīvokļus, kad saimnieki guļ. Tad mēs iesakām izmantot nakts režīmu. Tas ir tāds režīms, kad jūs varat brīvi kustēties savā dzīvoklī vai mājā, bet jums zem apsaras stāv logi un durvis. Tad kā tik zaglis atvērs vai nu durvis, vai nu mēģinās atvērt logu, mēs saņemsim trauksmi un uzreiz zvanīsim jums. Super. Mēs paši uzzināsim to, ka kad durvis vai logi ir atvērti. Mums arī atnāk kaut kāds paziņojums mājās, vai arī sākas skanēt signalizācija? Jā, protams, jums skanēs signalizācija, jums skanēs sirēna, un jums uz telefonu atnāks izziņa, ka jums ir nostrādājusi tehniskā signalizācija. Vēl viens jautājums, manuprāt, daudziem ļoti interesē. Situācijā, kad, piemēram, man ir ieroča nēsāšanas atļauja, ja kāds ielaužās mājā, es viņu varu nošaut? Tāpat, ne, protams, ne. Ja jums nav kaut kādas bīstamas situācijas, ja uz jums neskrien ar nazi, tad pielietot ieroci jūs nevarat. Bet, ja jums ir tāda licenzija, tad jūs noteikti esat lasījuši to likumu un jūs to zinat. Ja šauju, tad, kad viņš ir virtuvē pie atvērtas atvilknes? Vēlreiz?